Vairāk nekā 500 000 administratīvo sodu gadā, un ap 100 000 no tiem jau pēc mēneša nonāk pie tiesas izpildītājiem. Bet vai tas notiek tāpēc, ka cilvēks apzināti izvairās maksāt? Nē. Bieži tie ir nokavējumi, kas rodās informācijas vai naudas trūkuma dēļ, vai nereti arī kļūdains maksājums. Bet rezultāts ir viens. Valsts iedarbina dārgu un sarežģītu birokrātijas mehānismu, un cilvēki maksā dubultā. Valsts kontrole ir norādījusi, ka administratīvo sodu sistēmas birokrātija ir kļuvusi 5 reizes lielāka, un valsts tam tērē simtiem tūkstošus eiro. Manuprāt, tā nav gudra valsts pārvalde. Tāpēc esmu rosinājis atgriezties pie saprātīgas kārtības, lai tiesu izpildītāji administratīvo sodu piedziņā iesaistītos nevis pēc mēneša, bet pēc gada, dodot pietiekamu laiku cilvēkam pašam samaksāt sodu. Stāsts nav par to, lai sodus nemaksātu. Stāsts ir par to, lai valsts netērētu naudu liekai birokrātijai un cilvēks nesodītu vēlreiz. Gudrai valstī jāstrādā cilvēku labā, nevis jāražo birokrātija.